Aiz vardarbības izskaušanas pret sievieti karoga Saeimā jau 3. nedēļu notiek nežēlīgas vārdu kaujas starp konservatīvo un kreisi liberālo vērtību politiķiem. Jautājums par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas virzās uz priekšu. Ir notikušas 2 ārlietu komisijas sēdes, nākamnedēļ notiks 3. un tad jau gaidāms 1. lasījums. Šeit būtiski uzsvērt, ka Saeimā tika iesniegta deklarācija, kas arī iestājas pret vardarbību pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē. To iesniedz Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts, un tā šodien, 16. oktobrī, Saeimā tika atbalstīta. Pret balsoja, protams, progresīvie, Jaunā vienotība vienkārši nebalsoja. Ir būtiski uzsvērt, ka gan Saeimas ārlietu komisijā, kur tika izskatīta izstāšanās no Stambulas konvencijas, gan arī plenārsēdē notika ļoti asas debats. Plenārsēdē, kā jau minēju, tika izskatīta un arī apstiprināta deklarācija pret vardarbību pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē. Par ko bija galvenie debašu argumenti? Pirmkārt, Stambulas konvencijas aizstāvji, progresīvie un Jaunā vienotība, īpaši progresīvie, visus tos politiskos spēkus, kas ir konservatīvi noskaņoti, tā skaitā arī zaļzemnieki, kā mēs viņus saucam, apsveicam, arī viņi ir atcerējušies, ka viņi ir konservatīvais spēks. Progresīvie šos visus spēkus apsaukā par kremliniem, par Kremļa aģentiem, tā teikt, cilvēkiem, kas acīm redzot dzīvo no Putina naratīviem. Bet ieklausieties, ka šajā kompānijā ir iekļuvusi arī Nacionālā apvienība, arī apvienotais saraksts un arī Latvija 1. vietā. Tā teikt, ja neesat ar mums, tad esat ar Putinu. Lieki piebilst, ka šādi apvainojumi aizvaino personīgi ļoti daudzus, lai neteiktu visus, kuri ir Latvijas patrioti. Bet, lai būtu, ar to vēl lieta nebeidzās. Zanda Kalniņa Lukaševica, Jaunās vienotības biedre un Saeimas prezidija locekle, izrādās ir parūpējusies arī par Latvijas reputāciju Stambulas konvencijas sakarā, tā teikt, Eiropā jeb Eiropas padomē. Proti rezolūcijā par Krievijas draudiem pēc viņas iniciatīvas, kura bija it kā netieša, bet ir zināms, ka tā ir bijusi, mūsu vēlme izstāties no Stambulas konvencijas tiek saistīta tieši ar Kremļa naratīviem. Tas ir ierakstīts rezolūcijā par Latviju. Bravo! Latvija slabo slavu, šādā veidā arī degradē Saeimas prezidija locekle. Nu ko, suņi rej, bet karavāna iet tālāk. Un izskatās, ka Stambulas konvencijas izstāšanās likums Saeimā tiks pieņemts visticamāk jau oktobra laikā. Frakcijas Latvija 1. vietā deputāti ir vērsušies ar kārtējo deputātu pieprasījumu premjerei Evikai Siliņai. Šoreiz par nežēlīgo dzīvnieku slepkavību 11. oktobrī Bauskas novadā Brunavā. Kas notika? Kāds mednieks nošāva 3 suņus, 1 pieaugušu un 2 kucēnus, faktiski aiz argumentācijas, ka šie dzīvnieki klaiņo. Kā mēs zinām, laukos ne visiem ir žogi un sētas, klaiņoja vai neklaiņoja, bet tā vienkārši ņemt un nošaut faktiski bija nežēlīga rīcība. Un kas ir interesanti, policija kriminālu lietu par šo ierosināja vairākas dienas pēc šī šaušalīgā notikuma. Šis notikums ir satriecis faktiski vietējos iedzīvotājus, nemaz nerunājot par saimnieku, kuram tā ir ļoti sāpīga lieta. Līdz ar to starp 14 jautājumiem, kas šai sakarā ir uzdoti Evikai Siliņai, ir arī tāds, kāpēc policija tik ilgi vilcinājās ar krimināllietas ierosināšanu. Un vēl viena, sauksim tā, mazā uzvara. Ir uzsākta parakstu vākšana, ko inicijēja Latvija 1. vietā par to, lai tikai un vienīgi Saeima
tikai un vienīgi parlaments varētu lemt par valstī piederošo lielo uzņēmumu pārdošanu vai privatizēšanu. Sauciet to, kā gribiet. Kādēļ šāda iniciatīva? Tādēļ, ka tā valdības spalvainā roka bija pastiepusies jau pēc lielajiem uzņēmumiem un pēc iespējas viņus iztirgot, jo naudiņas valsts kasē ir aizvien mazāk un aizņēmumi ir jāņem un jāņem un jāņem. Kā jūs varat parakstīties un par kuriem uzņēmumiem ir runa? Piebildīšu, ka ir runa par Latvenergo un elektrības pārvades lielajiem uzņēmumiem, par lidostu Rīga, par gaisa satiksmi, par Latvijas valsts mežiem. Spriediet paši, šo uzņēmumu nosaukumi jau pasaka, kāda ir to vērtība. Tātad, kur un kā var nobalsot par to, lai par lielo uzņēmumu privatizāciju jeb pārdošanu varētu lemt tikai un vienīgi Saeima? Ieejam mājaslapā e.cvk.lv. Atverās šāds skats un uzreiz atrodam otro logu – parakstu vākšana par tautas nobalsošanas un pašvaldību referendumu ierosināšanu. Spiežam uz otrā loga. Šeit ir atverās lietošanas noteikumi un, ja jums ir iespēja autentificēties ar Smart ID, EID vai droša elektroniskā paraksta vietkarti vai e-paraksts mobili, tādā gadījumā jūs varat to izdarīt šeit un vispirms piekrītam lietošanas noteikumiem un pieprasīt pakalpojumu. Un te jau jūs esat nākamajā lapā, kur jūs izvēlaties autentifikācijas rīku, un tiklīdz tas būs noticis, tā jūs varat doties tālāk un varat balsot par referendumu ierosināšanu. Tik vienkārši un tik ātri. Savukārt, ja jums nav šie te rīki, ar ko autentificēties, tad gan parakstīties būs jādodās fiziski uz vietām, kurās to var izdarīt. Un par to katrs var painteresēties pats savā pašvaldībā. Paldies, ka skatījāties šai nedēļai. Šis ir viss jaunumu klāsts. Gaidām jūsu viedokļus un tiksimies atkal pēc nedēļas. Jūs atkal uzrunāšu es, Līga Krapāne. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.